Mēs uzskatām, ka mēs esam afigena gudrie un ka mums nekādas zināšanas vairāk nevajag. Tur viss ir saprotams. Līdz brīdim, kad mēs nonākam tādā mazā tādā tumšā caurumā un nesaprotam, uz kuru pusi mums ir jāvirzās. Un tad notiek tā izmaiņa. Saruna ar pašizaugsmes treneri man bija ļoti, ļoti patīkama, tāpēc, ka man bija iespēja sarunāties ar vīrieti, kurš māk noformulēt to, kā viņš izprot vīrišķību. Un es esmu pārliecināta, ka tie ieteikumi, ko mēs devām, tev arī patiks. Aktuāla diskusija par tev svarīgo. Sveiciens visiem skatītājiem. Šodien tiešām ir īpaša diena man, tāpēc, ka es vairāk kā 6 gadus briedu podkāstam un beidzot mēs ejam gaisā. Tā kā, man ir svētki. Ok, šodien mums studijā ir personības izaugsmes treneris, kuru vairums cilvēki zina no TikToka. Un tas ir Aivis Bernāns. Sveiki, sveikani. Čau. Klausies, tu esi, tev pārsvarā zina no TikToka. Tu esi tas, kuram ir kopumā vairāk kā 2 miljoni skatījumu un vairāk kā 7000 cilvēku ir dalījušies ar taviem video. Okay. Kāds tavs novērojums, par ko visvairāk cilvēku uzdod jautājumus TikTokā tev? Un kādas ir vispār tēmas, kuras tu stāsti? Principā es stāstu jebkuras tēmas, kas saistīts ar cilvēku personību. Tas ir numur 1 reāli. Un, jā, un viskarstākās tēmas, vispikantākās tēmas vienmēr ir tas, kas cilvēkiem rada tādus iekšējus konfliktus. Okay. Kas ir pikanta tēma? Tur par šķiršanos, tur par attiecībām, tur par naudu, tur par kaut kādām dzīves izmaiņām. Par tev par seksu ir prasījuši? Ir prasījuši, jā. Okay. Un tad arī kaut ko padziļināti prasa, ja tu vienkārši izstartē ar video un tur arī viņš paliek? Nē, ir tā, ka īstenībā notiek tas viss process tā, ka cilvēks uzdot jautājumu. Bieži vien ir tā, ka viņi raksta tieši ziņas, ēpastus, TikTokā ēpastus, privātos neraksta. Un tad, attiecīgi, tur ir tāds ļoti garš izklāsts par to, kas tur noticis cilvēkiem savā starpā, lai es padalos ar savu pieredzi, ar saviem risinājumiem, saviem veidiem, kā to situāciju risināt. Ja. Ņemot vērā, ka pašam ir daudz, kas dzīvē bijis, tad īstenībā es varu padalīties ar savu pieredzi. Es tev gribēju prasīt, jo tavu kanālu sauc personības pašizaugsmē. Kā tu vispār tur nokļuvi un tev ir kaut kāds backgrounds, jo cik es zinu, tu esi IT speciālists ar uzņēmēju darbības izglītību, ne? Un tu startē ar pašizaugsmes video, kam ir tik daudz skatījumu, un īstenībā es tev pirmoreiz redzēju TikTokā, un es domāju, wow, tas ir čalis, forši runā. Kā tu nokļuvi vispār līdz tam? Parasti tā cilvēki nokļūst tad, kad ir pašiem dzīvē problēmas, un viņi sāk vākt daudz zināšanu informāciju par to, kā tikt galā ar kaut kādām lietām. Okay. Un tad, attiecīgi, man kā personībai bija pirms gadiem, sanāk, tagad jau tā 2004, aptuveni gadi 8, man notika tādas milzīgas pārmaiņas dzīvē. Okay. Tad, vai tev iestājās pakaļiņš? Milzīga bedrīte tāda, milzīga, tumša vieta. Bet, zini kā, es tev patiešu tā, es kā psihoterapeits, es strādāju cilvēkiem ikdienā. Patiešām, tad, kad viss ir forši, mēs jau nemeklējam palīdzību. Viss ir baigi forši, traļi vaļi. Un tad, kad ir tas mazais pakaļiņš, tad mēs, soļojam kaut kur un meklējam atbildes, palīdzību un tā tālāk. Okay. Un tad, kas tad tev notika tajā pakaļiņā un ko tu darīji? Es biju baigi krutējis džeks. Pirms tā visa sākuma. Un tad es nokļuvu tādā maziņā tumsiņā iekšā. Realitāte bija tā, ka man mainījās uzņēmēja darbība. Es pārdevu savu uzņēmumu. Man tur mainījās attiecības, es izšķīros. Un tad es vienā brīdī sapratu, ka es esmu izmests pilnīgi no laivas ārā. Es nesaprotu, ko darīt, kā darīt, kāpēc darīt. Sāku meklēt zināšanas par to, kāds ir mans iekšējais stāvoklis. Sāku rakstīt tur grāmatas par to, kā tas manā skatījumā bija pareizi. Pēc tam sāku uzņemt visus video, kā man to visu darīt. Pēc tam es sāku vienkārši jau praktiskā veidā rīkoties. Rīcība. Viens tas, ka mēs tur domājam galvā, tur visi kruta, visi forši, bet realitātē caur savu pieredzi, caur savu praksi, tad attiecīgi notiek tā transformācija, izmaiņas. Un es meklēju arī cilvēkus, reāli cilvēkus, kas jau ir gājuši cauri tam visam. Okay. Un es vienkārši skatos, klausies, es paņemu vienu lietu no tās situācijas, otru lietu, trešo, ceturto, un tad man veidojas kā puzlīte forši. Okay, tātad tev bija krīze, visiem ir pienāk krīze, agrāk vai vēlāk, vienāds sakot, visu dzīvi no krīzes līdz krīzei, un vienāds sakot, darbā izmaiņas, privātā dzīvē izmaiņas, tā kā izmest no laivas. Ko es tev gribēju prasīt? Kas ir tas, ko tu tagad atskatoties,
teiksim tā, būtu kā 40 gadnieks, ja? Apmēram tā, plus mīnus kaut Tagad kur, krīze nākošā būs, ja? Nē, jā, par to mēs gribam. Bet ko tu esi sapratis dzīvē? Šodien tu domā, tāda lielā patiesība, ko tu nākamajā raidījumā varēsi kaut ko citu teikt, bet šodien, kas tā nāk prātā? Šodien, tad, kad es arī braucu uz šejienu, es sapratu to, ka vislielākā tāda mana bēdiņa bija, tad, kad es domāju, ka es visu saprotu dzīvē, visu zinu. Un es negāju kopā ar cilvēkiem satikties, runāt, meklēt kaut kādu zināšanu. Es visu zinu. Tu pats visu zini? Jā. Es biju ļoti, ļoti tāds, cilvēkam dīvaina lieta tāda, ka mēs uzskatām, ka mēs esam afigena gudrie, un ka mums nekādas zināšanas vairāk nevajag, tur viss ir saprotams, līdz brīdim, kad mēs nonākam tādā mazā tādā tumšā caurumā, un nesaprotam, uz kuru pusi tam mums ir jāvirzās. Un tad notiek tā izmaiņa. Es tev pateikšu tā no manas pieredzes. Paldies Dievam, es esmu tas terapeits, pie kura nāk vīrieši. Es daudz strādāju ar vīriešiem, tāpēc es uzskatu, ka es satieku tādu sabiedrības ziedu, ja? Tie, kuri vēlās iet uz priekšu, attīstīties, meklē atbildes un tā tālāk. Bet man arī ir, protams, kad paziņa lokā cilvēki čaļi, teikšu tā, ap 45, kuriem iet diezgan bēdīgi jau vairākus gadus, privātā dzīve nav, kam tur buksē, kam tur nebuksē darbi, ja? Un viņi tieši to arī saka, es saku, Klausis, varbūt, ka tev tomēr vajadzētu pie terapeita vai dažam labam uz anīmiem alkoholiem aiziet, ja? Viņš saka, Ancīt, es pats tikšu galā, un es jau dzirdu pēc visiem messageiem, ko man sūta, ka tur ir viens bļum, un caur viskiju pudeles apakšu skatās uz pasauli, ja? Es nevaru saprast, tas ir tev kā vīrietim, kas tas šķiet tāds vīrišķais lepnums, es ar visu tikšu pats galā. Kā tas mainās? Es to savā laikā arī domāju par tām lietām, tāpēc, ka man bija līdzīga situācija, ka es visu saprotu, es tikšu galā ar visu. Ja? Un tas ir tāds audzināšanas stereotips, kad vīrietim jābūt mežonīgi stingram, tāda brutālam savā veidā, lai viņš būtu tā kā vīrišķīgs. Ja? Bet tā vīrišķība ir slēpjas tajā, ka mums kā vīriešiem ir jākalpo sievietēm, jākalpo pasaulē, un tad, kad mēs iekšā samainam to stāvokli, ka mēs skatāmies nevis caur tādu bet caur tādu došanas principu, viss sāk mainīties, un tad brīvāk, drošāk var pieiet klāt pie cilvēkiem, sāk kaut kādas lietas izzināt, un klausies ar tādu ieinteresētību, ar tādu empātu, taču klausies, kā tev sanāca tas? Vienkārši pavērot, paskatīties. Tā, kad vienkārši iet taisnā līnijā, tas nestrādā. Man tas nestrādā. Man atnāca tāds mīlestības vaibiņš tajā. Ka tas ir. Tie, kas nezina, tad es arī esmu teologs, un man ir mans guru, un tas ir jau par hinduismu, tāpēc es arī esmu interesējusies, un hinduismā viss ir baigi sakārtots. Un tur ir teikts tā, ka sievietes vienīgā augstākā loma šajā pasaulē ir radīt bērnus un audzināt. Tas ir viss, meitenes. Ja tev ir bērni, to viens audzina, principā Dieva priekšā, uzdevums ir izpildīts, ja? Un Džeks ir atkal tas, kurš rūpējās, ja, visu gādā materiālo nodrošinājumu. Jo, ja čalis to nav izdarījis, viņa uzdevums Dieva priekšā nav izpildīts, vai ne? Un tur ir tāds, es dzirdu tāda gan mīlestība, pieņemšana, kaut kāda apzināšanās, un man liekas, tas arī augumu kaut kā ietekmē. Vismaz es par to domāju, tas tā kā tāda relaksēta un atslābus kļūst. Jā, tā tas arī ir dzīvē, tā tas arī notiekās, jo tad, kad notiek tās izmaiņas, pirmais ir tā, ka es varu pastāstīt savu to metodi, ja, kā es to. Pirmais ir tās domas, ko es domāju savā laikā, kā tas viss notiekās, es tur to nedarīšu, tā kā tāda pretošanās savā veidā. Ja. Un tad, kad es pretojos, man tās emocijas arī tiek savā veidā apspiestas, ja, tāpēc, ka es viņas neizrādu, neizsaku, un man tur viss galvā notiekās. Un loģiski, ja tas ilgs process notiekās, tas aiziet viss ķermeni, attiecīgajā ķermeņa daļā, vienkārši sajūti, tas ir līdzīgi kā aizturē telpu, un vienā brīdī sajūti, ka tur kaut kur gribās pāelpot, ja, un tas vienkārši rauj tā vaļā. Un tad, kad vīrietis vai personība vai cilvēks vienalga, kas to sāk izjust uz sevis, viņam ļoti viegli mainīt savu iekšējo stāvokli, tāda kā pārmaiņas. Un tad, kad vīrietis to saprot, arī vīrietim ir ķermenis, viņš arī jūt, ka bieži vien mēs noliedzam to visu. Sāp tur kaut kādas, celes, vai tur roka, vai tur sāni. Pofik, davai. Tagad mums noteikti klausās kāds vīrietis, kurš tiešām ir domājis, man nevajag palīdzību, es visu pats, tāds nocietinājies. Droši vien, kad arī tur tā audzināšana nāk tālākā, ko tu pieminēji, jo mums ir ļoti izteikti, ja vīrietis nedrīkst raudāt, lai gan, teiksim, Francijā vīrieši ir ļoti atvērti, ja viņi kopā divatā var sēdēt un domāt par ģimeni, par to, kā tas viss notiekās. Ko tu varētu
čaliem, kurš tagad skatās, varbūt tādu padomu dot vīrišķīgi. Vīrietim visas meitenes aiztais, vienā sakot, ausis, mēs neko nedzirdam. Turpmākā minūte tikai čaļi runā. Tikai čaļi, jā. Tur ir tava kamera, ja? Tad vīriešiem, ja? Es tā aizausu ciet. Var klausīties, Anna, tu vari klausīties. Tu esi psihoterapeits, viss. Tātad vīri, ja jūs gribat sajust to pavisam milzīgo izmaiņu, reāli dzīvē, aiziet uz tādu vietu, kur ir fantastiski sievišķīgas sievietes, maigas, mīlošas, glāstošas. Tas var būt tā var būt masāža. Tas var būt tāds, kas pilnīgi simbolizē par sievietes to būtību iekšējo. Un tad, kad vīrietis aiziet kaut ko, viņš tur ciestos namlīdzīgi, un viņš saņem tos glāstus, mīlestību, bučas, apskāvienus, tur rūpes, visu. Vienā brīdī tas vīrietis vienkārši izpeld. Viņš ir gatavs par to sievieti rūpēties un notiek pavisam cits stāvoklis vīrieša būtībā. Viņš vienkārši tā otrādāk sagriežās. Okay. Un tad, kad vīrietis sajūtās lietas, jo tas ir sievietes vaibiņš saucamais, kad sieviete to izrāda, viņš sajūt iekšēji, ka, jā, īstenībā es varu atļauties tāds būt arī vājāks savā veidā, atļauties just, atļauties sajust tās savu iekšējās sajūtas, emocijas, un pēkšņi viss tā. Viņš ir gatavs arī uzreiz pieņemt kaut ko tādu, kas notiek apkārt. Viņš tā kā atplaukst zieds. Zini, man tāda sajūta bija, ka tu stāstīji, kad es neesmu vīrietis, bet man liekas, ka ja es kā vīrietis nokļūtu tādā sabiedrībā, es tādā vīrišķībā uzplauktu, es kļūtu vēl spēcīgāks, vēl varošāks. Man vispār uz kaut kā draudēšanu tur nevilktu. Es tieši vīrišķībā varētu plaukt. Klausies, liekam jaunu bildi iekšā, kā es izsitru. Tu esi ne tikai TikTokā, bet īstenībā tu esi biznesmenis, vai ne? Tātad tu esi arī mana podkāsta draugs princele.lv, un tu esi slavens ar to, ka jūs ļoti ātri izpildat uzdevumus, jo jūs man taisījāt vizītkārtas, kur pildspalviņas taisījāt bukletiņas, tas bija vienkārši pusdiena, un viss ir gatavs manās rokās vienkārši čempioni. Yes, tā kā, ja jums vajag kaut ko ātri realizēt, un ir izcili dizains un baigi smuki, bet es tev gribēju prasīt, tu ikdienā strādā ļoti daudz cilvēkiem, ja? Cilvēki ir dažādi. Mēs varam teikt, ka latvieši nedaudz atšķirās no krievu tautības. Ja, mums ir pilnīgi cita kultūra aizmugurēm, tur audzināšanas metodes, uzstādījuma literatūra, kas mūs programmē, filmas, ko mēs skatāmies un tā tālāk. Ja, varbūt ir kaut kādi indusi, tev arī jau kaut ko pasūtījuši, es nezinu. Ir. Kebabs, indiešu kebabs. Nopietni, un viņi bija indieši? Viņi tiešāk indieši, tikai viņi jau paspējuši iemācīties nedaudz latviešu valodu, un viņi saprot, kā tas ir. Un tad bija vēl viens, viņš bija vēl viens restorāns, es jau vairs nezinu, Indian Railway, kam bija tam līdzīgi. Wow. Tā ir reklāma, ja? Pie tevis arī tāda ir, ja? Man zina, kas interesē. Bet tu sadarbojies. Kā tu redzi, kādās kategorijās varbūt iedalās mūsu nācija? Ja? Kādi ir tādas, kaut kādas 3 kategorijas, kādi ir tie tavi klienti? Attieksmē, sadarbībā. Pastāv jau dažādi varianti, kā cilvēks iedalīt. Ir tādas saucamās kastas, ir kaut kādas emocionālie portreti, ir vēl kaut kādas lietas. Priekš sevis es kā sadarbība ar uzņēmējiem, varu pateikt, to ir cilvēki, kas ir skopi, tad tas ir viens, ja, tad viņiem iekšā tas stāvoklis tāds, negribu maksāt to, bet gribu būt bagāts. Līdz ar to tur sākas visas problēmas. Iesim tālāk, bet, ja tu redzi, ir skops cilvēks, kāda viņam ir enerģija, kādas tu domā būs viņa nākotne šajā skopumā, ko sauc par kapeiku skaitītājiem. Mēs nevaram likt man vēl nav. Jā. Kāda būs viņam šita iežņauktā sajūta? Nē, es tev nemaksāšu, tu dari darbu, bet es tev nemaksāšu. Kāda viņam būs nākotne? Kāda nākotne? Viņam būs tā, ka viņi var dabūt naudu. Tas ir pierādījies. Viņi var dabūt, viss notiekās. Tikai tā attieksme, ko viņi saņems no citiem cilvēkiem, viņam būs jārēķinās ar tādām lietām, kā, kad viņus uzmetīs, ka viņu pārmaksās tās visas lietas, jo skopi cilvēki tiešām pārmaksā. Es savā laikā, kad es arī sāku tādu personības izaugsmi, es sapratu, kurā mirklī es arī negribu atdot naudu. Es vienkārši sajūtu caur sevi to visu un tāds, es nedošu, tāds sarāvies, ja. Un man bija tā, ka man vienas problēmas pēc otras bija. Un tad es nevarēju saprast, kā to risināt. Un loģiski tas bija tas, ka nevajag pirkt visu pēc kārtas, bet vajag pirkt to, kas tiešām vajadzīgs un ar brīvu tādu atdošanu. Tad viss notiekās. Tu pirms tam devi čaļiem kaut kādu ieteikumu, ja es iedošu meitenēm.
Tātad, bet tas attiecās uz sievietēm. Jo, es neklausos. Šito tu vari klausīties. Tas, bet, jā, tev pat varbūt ir jāziņa. Ja? Man pat jo meitenēm ir jādzīvo, zini, tā, es plūstu, uzticos un tā. Un ir arī anekdota par to, ka 2 draudzenēm bija pēdējie 5 eiro. Un es domāju, nu, ko darīsim ar tiem 5 eiro? Domāju, aiziesim uz bāri, izdzēsim par šampanietim. Ja? Ļāvās plūsmai un viss notiek. Un man ir arī kliente, kurai ir 3 bērni. Viņa, protams, kad ir izgājusi tur šķiršanās procesu, un tagad jau viņa ir citās laimīgās attiecībās. Bet tad, kad viņu gāja šajā posmā grūtajā cauri, ja, es klausies, man ir pēdējie tur daži simti. Es saprotu, ka man pa māju jāmaksā, bērni jābaro, tur tas un rēķini jāmaksā. Es aizgāju uz dārgu veikalu un nopirkt sev smuku kleitu. Nu, tādā labā veikalā, nevis tur lētajā, ja, bet nu, tādā pa vairākiem simtiem. Es tik labi jūtos, un man tā enerģija palaižās. Un atnāk tā nauda pēc tam, ja, tā kā meičuki, vajag lutināt sevi. Ja? Piekrītu 100%. Tas attiecās arī uz džekiem, lai cik tas dīvaini izklausās. Jā. Jums ir jāiet strādāt, nevis jātā nauda savām Bet džekiem vajag nopirkt laivu, pieņemsim, var krūtas lietas, nopirkt pulksteni, tā, lai vīrietis jūtas kā vīrietis. Un viņam arī uzreiz tā vīrišķība ceļās, un viņš grib vēl nopelnīt, tāpēc, ka viņam azartīgi, vai kā es vēl dabūšu, man jāpalutina arī sieviete, man jāpalutina ģimene, bet man pašam arī vajag. Principā mēs aicinām tērēties un uz lustīgu dzīvi un dzīves svinēšanu, baudīšanu un tā. Jo tad, kad mēs dzīvosim, ja ne tagad pareizi sarunāts.